Laba diena, labs vakars, laba nakts, vienalga, kad jūs šos skatieties, jauns triks. Patiesībā man šodien atnāca vēstule ar tekstu, ka es šo triku noteikti nemācēšu izpildīt, bet, kā par laimi vai par nelaimi, es viņu māku, es viņu zinu, un es jums viņu tūlīt parādīšu, lai vairs nebūtu nekādas aizdomas, un lai nebūtu man kaut kādas atbildes vienkārši ar tekstu, kad es māku. Tātad skatāmies. Šajā trikā es izmantoju pavisam 3 kārtas sešniekus, 2, vēl viens sešnieks. Un četrnieks. Tad četrnieks ir tagad pašā augšā. Viss, kas jums ir jādara, jāsako četrniekam. Kur ir četrnieks? Jūs teiksiet, ka četrnieks ir apakšā. Es atbildu, nē. Apakšā ir sešnieks. Ja apakšā ir sešnieks, tad augšā paliek četrnieks. Nē, redziet, sešnieks ir arī augšā. Kur tad ir četrnieks? Es patiesībā nezinu, jo vidū arī ir sešnieks. Četrnieks ir apakšā. Jūs jautājat, kā var būt 3 sešnieku kārtas? Es atbildu, patiesībā tas ir ļoti interesanti, jo augšā arī ir četrnieks. Ja augšā ir četrnieks, tad jau noteikti jābūt tomēr pa vidu sešniekam, bet tas tomēr tā nav, jo pa vidu arī ir četrnieks. Kur tad palika sešnieks? Sešnieks ir apakšā. Jūs man jautājat, kā tā var būt 3 četrnieku kārtas? Es saku, patiesībā es nezinu, jo es izmantoju sešnieku un sešnieku. Kas tam man par rokās ir pa kārtīm vispār? Sešnieks, četrnieks un dāma.